Raidījuma noslēdzošais sižets būs par lietu, kā mēdz kādreiz teikt, vienmēr ir labi tur, kur mūsu nav, un svešos dārzos vienmēr skaistas rozes, un to neesmu izdomājis es. To mēs zinām visi no bērnības, un arī no bērnības zinām, ka Sprīdītis gāja meklēt to labāko vietu pasaulē un saprat, ka tepatās jau tā arī ir. Nu, tā mēs varam daudz un dikti runāt, bet ir mūsu rīcībā kādi interesanti skaitļi, kāda interesanta aptauja par pilsētām, kurās, tas, protams, arī nosacīti, bet tomēr ir vislabāk dzīvot. Politiskā un sociālā vide, ekonomiskā stabilitāte, kultūra vide, personiskā drošība un brīvība, izglītības kvalitāte, transporta un citu sabiedrisko pakalpojumu kvalitāte kopumā 39 faktori tiek ņemti vērā, vērtējot pasaules pilsētas pēc dzīvošanas apstākļu kvalitātes. Šādā dzīvošanai labāko pilsētu topa pirmajās 25 vietās vairāk nekā pusi ir Eiropas pilsētas. Tas nav nekas pārsteidzošs, jo tieši Eiropa joprojām nodrošina augsta līmeņa dzīves standārtus, tajās ir attīstīta arī moderna infrastruktūra savienojumā ar augstu labumu aprīkojumu. Un vispār no šī pilsētu topa nāk secināt, ka labvēlīgākus dzīves apstākļus visiem iedzīvotājiem iespējams nodrošināt vidēja līmeņa pilsētās. Tāpēc nav nekāds brīnums, ka tāds metropols kā Parīze, Londona un Ņujorka ir attiecīgi 30., 38. un 47. vietā. Bet par dzīvošanai labāko pasaules pilsētu pirmo piecnieku. 5. vietu dala divas - Vācijas modza galvaspilsēta Diseldorfa un zaļi dzīvot aicinošā Kanādas pilsēta Vankuvera. 4. vieta atkal pienāks Vācijai, Bavārijas un leģendārā Oktoberfest galvaspilsētai Mīnhenai. Tā ir 3. lielākā pilsēta Vācijā, kuras iedzīvotāju skaits ir gandrīz 2 miljoni un iedzīvotāju vidējais dzīves ilgums 79 gadi. Mīnhena ir finanšu un izdevniecību centrs, spēcīgs vācu ekonomikas līderis ar viszemāko bezdarba līmeni valstī. Iespējams tāpēc Mīnhena beidzamajā laikā ir arī populārs migrācijas galamērķis. Top 3. vietā pilsēta no otras pasaules malas - Auklenda, kas 19. gadsimta vidū bija Jaunzēlandes galvaspilsēta, bet šobrīd tā ir šīs valsts lielākā un apdzīvotākā pilsēta. Tajā dzīvo 1,3 miljonu cilvēku, kuru vidējais dzīves ilgums ir mazliet vairāk nekā 80 gadi. Auklendā atrodas daudzi startautisku uzņēmumu ofisi, kā rezultātā pilsēta tiek uzskatīta par Jaunzēlandes ekonomisko centru. Tajā ir ļoti augsta attīstīta izglītības kvalitāte, kas pievilina mācīties gribētājs no visas pasaules. Auklenda ir slavena arī ar savām neparastajām pludmalēm, garšīgo virtuvi vīniem un aktīvu nakts dzīvi. Otra dzīvošanai labākā pilsēta ir meklējama Alpkalnos. Tā ir Šveices lielākā pilsēta Cīrihe, kas starp citu pat ir atzīta arī par pasaules dārgāko pilsētu. Ar saviem slaveni zemajiem nodokļiem Cīrihe jau sen atrodas globālo finanšu uzņēmumu un ieguldījumu fondu redzeslokā. Cīrihe bieži cildināta arī par tās neticamo dzīves kvalitāti, un tā ir zināma arī kā vārti uz Alpiem, jo atrodas tuvu slavenajiem kalnu kurortiem. Cīrihe ir pazīstama arī ar tās pulksteņu izgatavotājiem, kuru ražojumi ir pazīstami un iekāroti visā pasaulē. Bet labākā vieta, kur dzīvot pēc top veidotāju konsultāciju kompānijas Merker domām, ir Austrijas galvaspilsēta Vīne. Tā nenoliedzami ir kultūras un ekonomikas politikas krustpunkts. Vīnē ir plaša un attīstīta pilsētas infrastruktūra, droša un uzticama veselības aprūpes sistēma. Arī Austrijas politiskā stabilitāte šo pilsētu padara par dzīvošanai ļoti pievilcīgu vietu. Te dzīvo gandrīz 2 miljoni cilvēku, un vidējais dzīves ilgums te ir 80 gadi. Turklāt Vīna pamatot tiek dēvēta arī par Eiropas kultūras galvaspilsētu, un tā ir viena no populārākajām Eiropas pilsētām, kur turisti izvēlas sagaidīt jauno gadu. Vispār ar Vīni ir līdzīgi kā ar pūderes lotiņu pucēt gadsimts pārdzīvojošu kumodi. Katreiz no jauna atklājas kāda rūpīgi izgrebta vīniešu raksta nianses. Mēdz uzskatīt, ka Vīna smaržo pēc rozēm, bet to jau laikam katram ir jāizjūt pašam. Un kā tad ir ar Rīgu? Vai tā arī ir atrodama šajā sarakstā? Jā, 3 Baltijas valstu galvaspilsētas ir vienīgās no bijušajām padomju pilsētām, kas ir iekļuvuši top 100. Diemžēl Rīga Viļņai un Tallinai zaudē. Rīga ir 91. vietā, kamēr Lietuvas galvaspilsēta ir 79., bet Tallina 89. vietā.